Sveiki, labdien! Mūsu organizācija būvē web platformu, internetu platformu patēriņiem un sensoriem un detektoriem. Un tā mūsu pieeja ir tāda, ka mēs neierobežojam lietotāju skaitu, un tā doma ir tāda, jo plašāk mēs iedodam redzēt dažādus datus saviem darbiniekiem vai partneriem, jo labāks rezultātus varam sasniegt. Tā ideja ir tāda, ka no mūsu lapas jūs spiežat pogu ienākt, ievadat paroli, un tad katrs lietotājs var veidot sev vajadzīgo dashboardu, salikt sev attiecīgos elementus virsū un sekot saviem patēriņiem līdzi. Ja? Un te mums ir tādi arī viedie svari sataisīti tādiem lietotājiem, kas nesaprot neko no kilovatstundām. Ja? Tā kā cilvēks uzkāpj uz svariem, esi savā mērķī iekšā vai neesi. Ja? Tādus arī, lai uzbūvētu, arī savu programmēšanas darbs jāieliek, jo āra temperatūra mainās. Ja? Ar rūpnīcām saražotās produkcijas daudzums mainās. Līdz ar to tur apakšā ir dažādiem tiem elementiem, dažādas viedas lietas apakšā. Nu jā, un tā tad, lai iegūtu, te mums bija kur sadalas tīkla dati, ja, pa stundām, pa mēnešiem, pa gadiem mēs te varam pārslēgties, te ir siltumpatēriņa dati pa stundām, dienām, lai tos iegūtu, tātad ir vairāki ceļi, kā dati nonāk līdz mūsu platformai. Viena daļa ir integrācijas, ja, ar sadalas tīkliem Rīgas siltumu mēs integrējamies ar GASO, kur jau tad izmantojam esošo viedo skaitītāju datus. Un tad ir ļoti daudz veidi, kā nogādāt platformā citu sensoru un neviedo skaitītāju datus, ja, viedizināt viņus, ja tā var teikt. Nu, lūk, un te bildes, ja, visi šie te skaitītāji ir viedie, un mēs tam uzbūvējuši tagad arī pašapkalpošanās funkciju. Tas nozīmē, ka jūs varat ar nelielu apmācību iemācīt savus partnerus vai savus darbiniekus, slēgt skaitītājus klāt internetam, ja, un izmantot visus labumus, ko mums dod viedie skaitītāji. Kulzu? Kā pusi? Mums nav pilns ekrāns? Parādi. Nu labi. Vienvārds sakot, mums nav pilns pagriezums parādi. Tā mums tur izstāst, lai es varu viņu pat pieregulēt. Nu lūk, un tad mums tādā veidā apmācītie klienti ir kafejīns, Nārvesen kioski, ja, kur viņu servisa organizācija slēdz klāt skaitītājus pie tā, noliec viņu tad te mēģinās ietēmēt, kāpēc mēs neietilpstam ar visu manu ekrānu. Nē, ir viss ekrāns. Es domāju, ka ir. Varbūt savu video var noņemt vienkārši. Un tad tādā pat veidā mums interesants projekts ir ar kuģiem, kuteriem, ja, kur izrādās var skaitītāji nolikt uz kuģīša, un tad, kad viņš ir krastā, skaitīt, cik viņš tērē elektrību. Jo iepriekš tad bija jāsprauž pie konkrētā vada klāt, kur krastā bija skaitītājs, bet no šitām bezvadu tehnoloģijām mēs varam likt. Un kuģīši arī braukā, ja viņš ir vienu brīdi Rīgā, tad viņš aizbrauc uz Liepāju, un viņiem tie dati interesē. Tā kā individuāli vai kopā varam apmācīt. Tālūk, un viss, kas tur jādara, jāatskrūvē vāciņš šādai ierīcē, jāievieno vadiņi iekšā, un viss notiek. Un platformā tad jūs uztaisat savienojumu ar skaitītāju numuru un ierīci. Nu jā, un loģiski, ja jau tie dati mums ir viedi, tad sūta platforma dažādus brīdinājumus.
te mūsu veiksmes stāsts ar tekošu poda kasti, ja, kur brīdinājumi iet ne tikai pašam klientam, bet arī servisa organizācijai. Ja. Šis ir tirdzniecības veikals, pārtikas veikals. Ja. Un sūta e-pastu piektdien no rīta klients visiem mums ar jautājumu, kas te pa nakti nāca pa trauksmēm, un apakaļ jau ir e-pasts, ja, kad no rīta jau saņemot ziņas, ja, pa nakti jau no rīta ir aizstartējis meistars, jau remonts notiek. Ja. Nu, lūk, un tāda pati lieta jādara ir ar apkuri, bet apkurē mēs nevaram tik prasti brīdināt, ja mums tas jāliek kopā ar ārgaisa temperatūru, tad līdz ar to platformā iet iekšā arī laika apstākļi. Var, protams, tādi meistarīgi inženieri jau atpazīt savus kardiogrammas, ja skatās slodžu profilu, pēc tā jau saprot, ka kaut kas nav labi, bet mēs tad liekam kopā kilovatstundas ar ārgaisa temperatūru, novelkam bāzes līniju, ārā augstāks, mīnus 16, mīnus 20, tad limits ir lielāks, ārā siltāks, mazāks. Te reku pie 15 grādiem tāds kūkumiņš, šis te klients ir ļoti skurpalos, Liepājas doma. Pie viņiem visos siltumezglos ir uzlikts 15 grādi robežu līnija, kurā tad apkurē apstājās un paliek tikai siltā ūdens patēriņš. Un tad, kur ir mums 3 pārsniegumu brīdinājumi, par kuriem gājuši e-pasti, ir kopējais novērtējums, cik tas ir eiro, bijusi tā skāde, pa šīm 3 dienām, 94 eiro, un pie viena punktiņa ir vieninieciņš, tur tāda ir komentārs. Ja, visi šie grafiki ir dinamiski sistēmā, ja. Tur var spiest virsū, vērt vaļā, rakstīt klāt komentārus. Nu, un tad komentārs arī ir pierakstīts, ja, bija avārija siltumezglā, konkrēts vārds, uzvārds, personas kods. To ir pierakstījis, ir likts kaut kāds izpildes termiņš, un atzīmē, darbs ir izpildīts vai nē. Un šādā veidā ne tikai bojājumus klienti piefiksē, bet arī projektus, ja, energoefektivitātes projektus, kampaņas, ja, lai tajā brīdī, tad, kad progress ir 100%, lai var izmērīt ne tikai tos kūkumus uz augšu virs bāzes līnijas, bet cik tad mēs esam pagājuši uz leju, ja, no savu standarta patēriņa. Tur visur apakšā ir nauda un enerģija. Šīs te ir mūsu siltumezgls rekordists, ja, kur 14,000 eiro ieguvums ir tīri uz regulēšanu. Ja. Viens ir, ka mēs detektējam trauksmes, otrs, ka visi šie dati palīdz sariktēt plūsmas, režīmus, ja, un tad galā viņi veido tādas siltumezglu režīmu kartes, kuras tad jau sasienās ar konkrēto punktiņu kopā, kāds tad patēriņš ir pie kādiem iestatījumiem. Nu, un loģiski bāzes līnija neļauj atkal atgriezties atpakaļ vecajā dzīvē, ja, jo personāls mainās, un kāds var aizmirst, kas ir bijis ieregulēts. Nu, šī ir bilde no jau pieminētā dokumenta ISO 50001. Tas skaidri un gaiši pasaka, ka mums šajā energo pārvaldībā kilovatstundas nevienam īpaši neinteresē. Tātad runa ir tikai un vienīgi ap koeficientiem. Ja. Tas ir tā kā ar mašīnu. Ja. Man bija tāds klients, viņš saka, ka viņš mēra efektivitāti mašīnai litros. Ja. Nu, 10 litri mēnesī labi, 1000 litri mēnesī slikti, ja, bez kilometriem. Nu, skaidrs visiem, ka tā tas nestrādā. Līdz ar to tad platformā var likt iekšā dažādus ietekmes faktorus, ja, viss, kas saistās ar apkuri, ir āra temperatūru un grādu dienas. Ja, grādu dienas, mēs visus audzinām par grādu dienām, jo vidējā apkuras sezonas temperatūra ir jau meli, ja, tā tas cipars nestrādā. Ja. Nu jā, un tad ir mums darba stundas kaut kādiem traktoriem un stāvošām ierīcēm, kas tērē degvielu. Tad jūs varat atpazīt mūsu klientu, kuram degvielas patēriņš tiek izteikts ar apkalpotajiem gaisa kuģiem. Lidosta ir liels mūsu klients ar daudz uzskaits punktiem. Tad Vēncpils nafta pārkrautās tonnas reģistrē mūsu sistēmā.
ražojošie, loģiski saražoto produkciju. Citi ražojošie, kuriem ir daudz dažādas preces, ja, zāģētavas, dažādi garumi, tur tie dēlīši. Viņi reģistrē tad pārstrādāto apjomu, cik tad kubi ir ienākuši iekšā rūpnīcā, nevis cik gatavā produkcija. Tad, protams, tagad Jāim Zirdziņš ir siltumsūkņi, mums ir pirmais, viņš saka, ka viņš ir pirmais klients, kuram ir 12 siltumsūkņi kaskādē, un tad viņi skruplozi seko līdzi, no cik tad kilovatstundām elektrības ir saražotas, cik kilovatstundas siltuma. Un tā nav, ka tiem elektriskiem siltumsūkņiem tie copi ir spīdoši. Ja? To, ko mēs redzam platformā, viņi ir 2,5. Ja? Nav nekāda ne 4, ne 5. Un siltumskaitītājā jau reģistrējās mums gan turpgaitas, apkaitgaitas temperatūras, un līdz ar to tad atkal klienti piedzen tos režīmus, jo tur viss saistās ar siltā ūdens uzturēšanu. Ja? Pie kaut kādiem apstākļiem tad izdevīgāk ir silto ūdeni ražot ar tenu un labāk turēt to siltumsūkni augstākā lietderībā. Saules paneļu parki, loģiski, ja, vati, globālais starojums pret saražotām kilovatstundām, putekļi, nolietojums, entie parametri, kā var sekot līdzi. Un tad vesela strīpa klientu jau laika gaitā ir prasījuši visādus citus laika apstākļus, kad viņi ir atšifrējuši, ka viņiem process ietekmē vēja stiprums, vēja virziens, tur spiediens, ja, tad mēs arī platformā arhivējam laika apstākļu arhīvu. Ja, jo visiem pierasts, kad laika apstākļus mēs skatāmies uz priekšu, ja, un tikko vajag pameklēt kaut ko atpakaļ, ja, izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Un arī tagad varat pajautāt kolēģim, kāda tad mums bija pagājušā ziema, kurš bija augstākais mēnesis. Ja, neviens jau vairs nekā neatcerās. Tad te pāris klikšķi jūs tiekat klāt šiem te datiem un varat sākt jau kaut ko likt kopā. Grādu dienas mūsu eksperti klienti tās jau zina. Un šie te dati, laika apstākļu dati, mēs pērkam viņus no meteo dienestiem. Klienti visu laiku pa laikam kāds pajautā, ka grib uzlikt savu meteo staciju. Tad mums vakardien šis ir svaiga bilde, vakardien fotografēts. Klients palūdz uzlikt meteo staciju un tad 26 stāvu augstumā. Uzlieciet lūdzu un tā. Tad mēs vakardien visu dienu arī likām. Tad augšā var kaut kur redzēt to vīriņu. Viņš tur 6 stundas stāvēja, mums negāja tik ātri. Un tad kur tas puļķīts ir tas sensors, kurš te kur mums birojā testējās pie loga. Un kas izrādījās, alpīnisti arī stāstīja, kas viņiem interesē no šiem te datiem. Rases punkts, visādi apledojumi. Ļoti interesanti dati, ko standarta laika apstākļu reģistros nevar dabūt. Un kas attiecās par šiem te torņiem, tā šajos pat torņos arī izvietotas Latvijā jau reāli darbojās vairākas lietu interneta antenas. Ja, viņi sauc sev pa 0G. Tas ir starptautisks tāds tīkls, ļoti līdzīgs mobilam telefonam, un tiešām jūs varat pārvietot, kur man te plauktā stāv gaisa kvalitātes devējs, jūs ar viņu varat braukt uz Vāciju, Spāniju, visu kaut kur, un viņš visu laiku sūtīs datus. Un viss tā loģika, kāpēc tur nav iekšā simkarta, bet speciāls tīkls, lai šīs te ierīces varētu darboties daudzus gadus bez baterijas nomaiņa. Ja, šis konkrētais sensors mēra temperatūru, mitrumu, CO2 un 5 gadus nepārtraukti sūta nomet datus uz mūsu platformu. Ja. Tā kā jūs īsti nevarat viņu tev tā kā vairs neinteresē pašam tur skatīties, bet viņš arhīvu vāc, un tas ir svarīgi, jo, teiksim, ko mēs darām ar tām apkurēm, mēs arī loģiski gribam arī klāt telpas temperatūru. Ja, mums ir ne tikai ārā temperatūra un telpas temperatūra, un visiem moderniem klientiem interesē labbūtība, savu darbinieku vai klientu labbūtība,
un tad viņi sakojot līdz CO2 paralēli pieraksta temperatūras, un tad jau iet atkal mūsu konsultācijas, kur mēs tad viņus pierunājam piemeklēt šos siltummezglu režīmus. Un tad būtībā, ko mēs spiežam ārā, lai telpas temperatūras šūpojās. Ja, dienā siltāks, naktī ļaujam atzist telpai. Un ja šādu te režīmu saslēgtu skolās, te mēs varam katrs pastīties savu bērnu skolas datus, izslēgt CO2 ārā, atstāt tikai temperatūru. Aizvien lielais vairums skolu neregulējās apkure, un mēs esam rēķinājuši, ka ieviešot šos te režīmus, varētu sapirkt ventmašīnas. Ja, varētu likt lēnā garā klasēs ventilācijas agregātus. Ja. Mums tā tad ir 19 pašvaldības bijušas jau, ir platformā, ja, un ar lielāko daļu mums arī noslēgt līgumi, tā kā turam virzienu un diezgan sekmīgi ejam uz priekšu, kopējam Liepājas pieredzi uz citām pašvaldībām. Un tad, ko mēs vēl par sensoriem esam atzinuši un savā darbā izmantojam, loģiski temperatūras mērīšanu pārtikas produktiem, ja, šokolādi, lai neuzkūst. Benu aptiekās ir šādi te sensori, tur izrādās leduskapī glabājās zāles vairāku 10 000 eiro vērtībā. Tad stādieties priekšā salūstot leduskapim, cik tā ir liela skāde. Ja, un kopējais risks, sareizinot ar visām Benu aptiekām, cik valstī vispār ir, ja mēs tā reiķinājam, tas kopējais risks ir ap 2-3 miljonu eiro, un ar salīdzinoši lētu sensoru projektu viņi tādu risku ir samazinājuši. Tad ir plūdu detektēšana, ļoti smalka biroja māja bankai, ja, un tajā aiz durvīm ir tāda VIP pārunu zāle, un šai pus durvīm ir mitrinātāji. Gaisa mitrinātāja mezgls, jā, var redzēt ar kanalizācijas rorēm un visu kaut ko. Tad klients grib, lai nekādā gadījumā tai blakus VIP zālē neieplūst kāda ūdens peļķe. Ja. Līdz ar to tas ir daudzu gadu risinājums. Un tad es te izkopēju ārā vēl interesantus sensors, ko šajā tīklā dažādi ražotāji ražoja. Viedais govju zvans, ja, kurš tad mēra temperatūru govī, neguļ, staigā, klepo, var likt klāt kastītes, kur kafijas aparātu saskaitīt, cik reizes kafija vārīta, te ir viedais peļu slasts, ja. Paskastītē var ielikt sensoru, ja, kuram mūsdienās kāds kaut ko atsūta pa pastu, neviens vairs paskastīt neskatās, un tur, kaut kas svarīgs, ja, tad jums atnāk ziņa par to, ka kāds ielicis kaut ko paskastītē. Tad te vēl ir tas labā pusē lejā ir alus, izrādās tie alus mucas pazūdot. Tas tāds brīnums globāli, ja? Liels procents pazūdot. Tad viņām liek klāt, kur viņi atrodas, kāda temperatūra. Ūdenpudelēs mēs vairs nedzeram, bet arī līmenis. Ja? Loģiski viss, kas saistās ar sekošanu, ja? Konteineriem, kravām, ja, tajā mūsu nedraudzīgajiem kaimiņu valstī, tur dzelzceļa vagoni pazūdot. Tā kā var googlēt, skatīties dažādi risinājumi. Un tas ir mašīnā ODB portā, var ielikt un arī kaut kādus datus loģēt. Un tad es gribētu aicināt un arī vēlreiz uzslavēt sadales tīklu. Ja, tātad ir mums sadales tīkls uztaisījis automātisku datu sinhronizāciju. Ja, mēs varam sinhronizēties ar datiem, respektīvi jūs varat ienākt mūsu mājaslapā, pašapkalpošanas režīmā, ieslēgt sinhronizāciju sadales tīkla lapā, iekopēt atslēgu mūsu lapā, iegūt savus datus un pamēģināt, kā tā mūsu platforma jau darbojās ar jūsu datiem. Ja. Un tad tas viena sadaļa, kas mums platformā ir iekšā, tā ir patēriņu ķērājs. Ja. Mēs no patēriņu
slodzes, izskaitļojam pieslēguma jaudu, vai tad jūs varat viņu samazināt vai nevarat. Nu, un tad mums te Cēsis Sigulda rekordisti, ja, mēs te monitorējam to viņu progresu, kā notiekās, un pēkšņi vienā rītā es skatos Cēsī mīnus 80,000. Ja. Bet tur ir padaudz tie skaitītāji Cēs novadam. Ja. Viņš bija energopārvaldnieks, bija savus 2 dienas sēdējis, tur klikšķinājis. Ja. Bet 2 dienās 80,000 nav slikti. Ja. Jā, un ko mēs redzam no citiem klientiem ar tiem ampēriem ir kā ir, jā, un tas rekordists, ko mēs esam redzējuši, kad ir 800 ampēri, un tas mūsu ķērājs sareiķina, ka pietiktu ar 80 ampēriem. Jā, un tad vēl no jaunuma, kas mums nāk klāt, viss, kas saistās ar enerģijas cenām, un cenas ne tikai statistikai, lai jūs varat aizmirstot, cik tad kādi bija laika apstākļi iepriekš, ja, tad mēs tāpat jau vairs neatceramies, cik mēs par ko kādreiz maksājām, bet mēs skatāmies uz priekšu, un tās enerģijas cenas mēs izmantojam, jau ir gatavs notestēts cenu slēdzis, ja, fizisks slēdzis, kurš tad pārslēdz, vai mēs strādāsim ar siltumsūkni vai gāzes katlu automātiski, ņemot vērā visus copus, kas mainās no ārgaisa temperatūras siltumsūkņiem. Nu, un loģiski arī vienkārši uzdevumu, kad vienkārši cena ir pa lielu, var apstādināt ražošanu un to stundu vienu neražot. Ja. Un vai jums tur lampiņa ieslēdzās, vai jūs pie tā slēdža fiziski pieslēdzat jau ierīces. Ja. Tas ir tehnisks darbs. Lūk, tādi jaunumi mūsu pasaulē. Šie te ir mūsu kontakti. Paldies par uzmanību.